Jā, mēs esam ēterā. Labdien, dāmas un kungi! Mēs esam sapulcējušies šajā burvīgajā un svarīgajā šī gadsimta notikumā. Ir Bafa Agenskalna sirds atklāšana un ir sanākuši visi sabiedrības viesvietas. Un rekur arī viņi nāk, cik viņi ir skaisti. Kā arī Bafa īpašnieki ir speciāli sarūpējušies, lai ballīti nekad nebeigtos. Tādēļ būs zaļumbāli, kas ilgs 3 nedēļas un visi ir ļoti aicināti. Bafā jau izsenis cilvēki var atrast visu, sākot ar putekļiem, doktora Levina magnētiskajām saitēm un beidzot ar kāzu kleitām. Cilvēki sāka braukt no malu malām, un drīz tas kļuva par pilsētas sirdi. Tikai ne visi zināja, kur tas atrodas, tāpēc vietējiem tas vienmēr ir bijis kā dārgums, kuru 1969. gadā atvēra hercogs Bafelots, lai iegūtu tautas uzticību un varu pār Agenskalnu, nosaucot to par Bafu. Diemžēl to vēlāk pārsauca par Latu, kā mēs to zinām tagad. Starp citu, mani sauc Brūss. Esmu hercoga Bafelota mazdēls. Uzaugu, dzīvoju un strādāju šajā veikalā. Ar sieviņu iepazinos, kad viņa pirmo reizi spēra soli pār veikala slieksni un teica: "Vecīt, kur stāv piens?" Tā bija mīlestība no pirmā acu skatiena. Ikdiena veikalā ir notikumiem pilna. Balto meitiņu uzbrukumi, kad es viņām prasu: "Vai drīz iesiet?" Viņas atbild tikai: "Traki pusauģi." Tagad mūsu veikala ienākumi balstās uz AVG skolēniem. Tie esam mēs.